Bet ir skumīgi, ka man ir viens bagāts draugs, un viņš runā manim, un mūsu problēmas nesakrīt. Ne tuvu. Viņš man saka, jā, es esmu pamanījis, šogad pat jūras veltes ir kļuvušas dārgākas. Tu zini man, ja? Un es mēģinu būt bagāts, es iesaistos sarunā, jā, es pamanīju, ir 20 centi klāt zivu pirkstiņiem. Jā. Krabiņuņas arī ārprāts. Nav, bet šogad inflācija, man liekas, man bija viens brīdis vasarā, kur es nokļuvu savā zemākajā punktā. Es esmu pārgājis uz pienu pļurīgajā pakā. Kāds vēl varbūt šo veids? Neviens neatzīsies, es arī nebūtu atzinies, bet šis ir mans darbs. Ir ļoti skumīgi pārēj. Kundze ir nosmējusies par trāku, tā ka man sāp. Bet tā ir ļoti skumīgi pārēj, jo kādreiz es ņēmu, zinu, to pienu, kas ir ciets, iepakojumā, zinu? Jā, es noteikti zinu. Man tagad ir vienkārši, viņš pat nav smuki izlikts plauktā, viņš vienkārši samests zilā kastē. Un tā kā, zini, cūkām silai paslida ēdienu, es un citi nabadzīgie cīnamies. Tad ienāk sieviete gariem nagiem, ir ļaujam uz viņu zemi, ja nu iegriezīs. Ņēmas vienu paki. Tā nevar. Nē, ir skumīgi. Ir īpaši tāpēc, ka kādreiz to pienu, vienīgā vieta, kur tu viņu dzēri, bija pie omītes. Tā ir omīšu lieta ļoti. Zini, tu aizēji pie omītes, viņa tev uzprasa, vai tu gribi kafiju, pasaki jā, viņa uzprasa, vai tu gribi pienu, un tu nepadomā. Tu piekrīti. Tev bija kļūdies iepriekš. Un tu pasaki jā. Un tu viņa acis priekšā tev attaisa to leduskapu vaļā, un jūs redzat, tur ir krūkā, kas kādreiz bija caurspīdīga. Tagad ir viegli dzeltena. Zini? Man vienīgi, jā, paldies, jā, ka tur siers apakšā bez nosaukuma siers veidojās. Un tur iekšā ir tas pļurīgais piens, pilnīgi sagrauts. Ap to nogriezto stūri veidojās, zinat, jauna bioloģija, kaut kas auga, kaut kas dīkst. Es parādu Omei, paskaties, viņa tā, vai, un tā, uztais šito. Jā, viņa ir trāka, es nezinu, kā viņa vēl tik tālu. Un, es nezinu. Un, jā, un tad viņi tev nāk un lies to pienu, un tev ir jāapskatās uz derīgumu termiņu. Tā ir Ome, tu nevari būt iedomīgs, nevar skatīties uz datumu. Tev ir jāstās uz mēnesi, uz to tu vari cenu. Vai trāpi lūdzu trāpi šajā mēnesī. Un kamēr viņi to tur tas datums jau nodils, tad jau tu zini, ka bīstam. Un es mēģinu saprast, es domāju, tas ir 3 vai 8, varbūt 5. Un, kad tā krūka pietuvojas tuvāk, es saprotu, ko es daru, kāda atšķirība. Ir novembris.